Esam izgājuši Rīgas ielās, lai noskaidrotu, kādas cilvēkiem ir attiecības ar futbolu un ar futbola bumbu. Liksim rīgdziniekiem pamēģināt kādu futbola triku. Ejam kādu pameklēt. Nu, reku, mēs esam noķēruši pirmo cilvēku. Kādā sauc? Mārtiņš. Sveiks, Mārtiņ. Saki, vai tev patīk futbols? Protams. Saki, kas šogad vinēs pasaules čempionātā? Es esmu pa Holandu. Vai tu māki kaut ko darīt ar bumbu? Nu tā, kaut ko. Kaut ko māki parādi, varbūt. Oi, Lasma! Sveiki, kā jūs sauc? Ženja. Ženja, klausieties, kāds jums ir attiecības ar futbolu? Ronaldo. Ronaldo attiecības? Jums ar Ronaldo ir attiecības? Vai jūs varētu man iesist golu? Nē, es nevaku. Es nespēlu futbolu vispār. Sakiet, vai jūs skatīsieties pasaules čempionātu futbolā? Jā. Kur ir jūsu favorīta komanda? Man favorīta komanda varētu būt Brazīlija šajā gadā. Brazīlija. Un sakiet, vai vispār Latvija kādreiz varētu spēlēt pasaules čempionātā futbolā? Protams. Vai jūs būtu gatavi iziet bumbu slalom ar tām puķēm? Nē, neesmu tāds futbolists pieredzējis īsti. Can you do something with the ball? Some kind of tricks? Yeah, of course. Give me. What is your name? Marek. Marek. We're from the British Army, so we're here for 2 days, having a bit of a party, saying goodbye to this young man. He's leaving the regiment, so we went to meet your mayor and presented him with a plaque. Can you show us some tricks? No. No? He can. Come on. Secinājums tikai viens. Cilvēki, ikdienas pilsoņi ar bumbu mākā pieties. Roberts Vīksne, Ostris Lazdovskis, speciāli Semam.